Hei, hei, mans vārds ir Gudita Lakstiņas Grotrēna, un šodien mēs tiekamies jau 12. rubrikas Darīt ir radīt, jeb nejaušība nav sērijā. Un šodien es iepazīstinu ar savu 4. grāmatu, jeb 2. romānu Pareizs laiks. Tātad pirmais fakts. Šī romāna varone šķiet ir vispieredzējušākā no manām varonēm, pabijusi, pastrādājusi vairākās Eiropas valstīs, izceļojusies un atgriezusies Latvijā meklēt laimi šeit. Otrais fakts. Pēc šīs grāmatas izlasīšanas ļoti daudz lasītāji sūdzas, ka viņus sākuši vajot zīmīgie pulksteņu laiki, piemēram, 11, 11, 22, 22, 13, 13 un tam līdzīgi. Trešais fakts. Šī grāmata, tieši tāpat kā Lāde vaļā, ieguva 2 nominācijas Zvaigzne ABC gada grāmatu konkursā, kā lasītākā bibliotekās un internetu balsojumā. Tad fragmentiņš. Turpmākais vakars man vairs nešķiet tik skumjš, jo sirds sildīja Henrija atzīšanās par to 101 domu. Un, lai gan precīzi nezināju nevienu no tām, mani uzjautrināja atskārsme, ka es tagad drīkst iztēloties tās visas pēc savuprāt, visos niekos un sīkumos, kā dzied varis vētra. Domāju arī par to, ka iespējams šovakar mēs abi skaidrāk nekā iepriekš apzinājāmies, ka netiksim pie tā, pēc kā ilgojamies. Tomēr man radās klusa pārliecība, ka savu draugu pulku esmu papildinājusi gan, lai kā tur būtu ar to draudzību, starp sievieti un vīrieti. Dzīvosim, redzēsim. Nu ko, tiekamies atkal pēc nedēļas. Čau, čau!